2026. gada aprīļa sākumā Krievijas elektroniskā banku sistēma sabruka. Uz dažām stundām skaidra nauda kļuva par vienīgo veidu, kā samaksāt par jebko valstī. Ukraina tā nedarīja. Tā nebija rietumu sankcija, tas nebija hakeru uzbrukums, kā bija pati Krievijas valdība, kas mēģināja salabot kaut ko citu. Un šis nebija atsevišķs gadījums. Pēdējo 6 mēnešu laikā katrs nozīmīgais lēmums, ko pieņēma Kremlis, radīja rezultātu, kuru neviens tur iekšā negaidīja. Dažas no tām atspēlējās kaujas laukā. Citas uzsprāga pašā Krievijā. Krievija nezaudē Ukrainai, tā zaudē pati sev. Lai saprastu, kas notiek tagad, jums jāatgriežas dažus mēnešus atpakaļ un jāieklausās, ko Putins solīja pasaulē. 2026. gada sākumā Putins visiem skaidri norādīja, ka šis būs izšķirošais gads. Pēc viņa teiktā, Ukraina beidzot padotos. Krievijas virzība būtu neatgriezeniska. Donbasa reģions, kas atrodas Ukrainas austrumos un kuru Krievija jau gadiem cenšas kontrolēt, beidzot kristu. Un Kīvai nebūtu citas izvēles, kā vien vest sarunas pēc Maskavas noteikumiem. Tās nebija iekšējas paziņojumi. Putins to visu teica publiski, jo viņam bija nepieciešams, lai pasaule un īpaši Krievijas tauta ticētu, ka uzvara nav iespējama. Tā bija pārliecība. Viņš gāja vēl tālāk. Viņš noteica konkrētus termiņus. Ukrainas pilsēta Kostjantinivka bija jāieņem līdz 25. aprīlim. Visam Donbasam jābūt ieņemtam līdz 2026. gada beigām. Datumi, vietas, vārdi. Visi ļoti konkrēti. Bet tad parādījās skaitļi. Un tie stāsta pavisam citu stāstu. Teritorija daudzums, ko Krievija ieņem dienā pēdējo 18 mēnešu laikā, ir samazinājies par 2/3. 2025. gada sākumā Krievijas spēki ieņēma no 13 līdz 15 kvadrātkilometriem dienā. Šodien šis skaitlis ir samazinājies līdz mazāk nekā 6. Visā 2026. gada martā Krievija zaudēja vairāk teritorijas nekā ieguva. Teritorija, ko tā deva Ukrainai, pēc izmēra ir līdzvērtīga pusei Manhetenas salas. Un 1. aprīlī Krievijas aizsardzības ministrija nāca klajā ar triumfālu paziņojumu. Tā paziņoja, ka beidzot ir pilnībā ieņēmusi visu Luhanskas reģionu Ukrainas austrumos. Teritorijas. Neviens neuzsvēra, ka tā Luhanskas daļa, kuru Krievija vēl nekontrolēja, veidoja tikai 0,2% no kopējās teritorijas. Tas bija uzvaras paziņojums. Bet kaujas lauku skaita ir tikai daļa no stāsta. To, ko gandrīz neviens neliek blakus, ir 3 lēmumi, ko Krievijas valdība pēdējos mēnešos pieņēma ārpus frontes līnijas. 3 lēmumi, kas tajā brīdī šķita saprātīgi, bet pilnībā izgāzās. Katrs nākamais vēl absurdāks par iepriekšējo. Sāksim ar pirmo no tiem. Skatieties! Krievijas kara mašīna darbojas uz naftas bāzes. Tā vienmēr ir darbojusies. Tieši nafta finansēja karavīrus, raķetes, dronus. Bez šiem ienākumiem karš nevar turpināties. Tāpēc, kad Ukraina sāk uzbrukt Krievijas naftas eksporta ostām Baltijas jūrā, 10 dienu laikā 5 reiz trāpot Ustlugai un Primorskai, Maskavai bija jārēģē. Un tā arī notika. Krievijas vicepremjerministrs ievies ārkārtas pasākumu, aizliedzot visu Krievijas benzīna eksportu no 1. aprīļa līdz 31. jūlijam. Viens no lielākajiem naftas ražotājiem pasaulē aizliedz savu degvielas eksportu. To neizdarīja Ukraina. To izdarīja pati Krievijas valdība, jo ostu iznīcināšana apdraudēja degvielas piegādes valstī. Un brīdis Maskavai nevarēja būt sliktāks. Naftas cenas ir sasniegušas augstāko līmeni kopš pandēmijas, ko veicinājusi Irānas veiktā Hormuza šauruma blokāde, stratēģisks jūras ceļš tuvajos austrumos, pa kuru tiek transportēta liela daļa pasaules naftas. Krievijai tagad vajadzētu gūt milzīgu peļņu. Tā vietā uzbrukumi ir apturējuši vismaz 40% no Krievijas naftas eksporta jaudas. Sliktākais eksporta samazinājums Krievijas modernajā vēsturē pēc Reuters aprēķiniem. Nauda, kas bija paredzēta Putina kara finansēšanai, ir iestrēgusi izpostītās ostās Baltijas jūras piekrastē, bez iespējas tikt tālāk. Bet tā nebija vienīgā reize, kad viņi sevi iešauja kājā. Iespējams, visneticamākā epizode visā šajā karā nenotika kaujas laukā, bet gan pašā Krievijā.
2026. gada februārī Krievijas valdība nolēma bloķēt Telegram. Vairāk nekā 90 miljoni krievu katru mēnesi izmanto šo lietotni. Un apmēram 65 miljoni piekļūst tai katru dienu. Karavīri kaujas laukā to izmanto, lai koordinētu operācijas. Valsts iestādes to izmanto saziņai. Pati valdība to izmanto, lai ietekmētu sabiedrisko domu pirms septembra vēlēšanām. Taču Krievijas drošības dienesti Telegram uzskatīja par draudu. Un viņi sāka apgrūtināt piekļuvu lietotnei, lai piespiestu lietotājus pāriet uz aizvietotāju, ko izveidoja un kontrolē pati Krievijas valsts vārdā Maks. Maks nepasargā lietotāju ziņas. Tas dalās ar visu ar drošības dienestiem ikreiz, kad tie to pieprasa. Un saskaņā ar žurnālistiskām izmeklēšanām to kontrolē Putina ģimene. Reakcija bija tūlītēja un nāca no vismazāk gaidītās vietas. Krievijas karavīri kaujas laukā bloķēšanu nosauc par tiešu draudu militārajai saziņai. Kara atbalstītāji blogeri, visusticamākās Krievijas valdības balsis internetā, publiski nostājās pret šo lēmumu. Kāds Krievijas deputāts bez aplinkiem nosauc atbildīgos par idiotiem. Tad, lai situāciju vēl pasliktinātu, Krievijas valdība mēģināja bloķēt rīkus, kurus cilvēki izmantoja, lai apietu bloķēšanu un turpinātu lietot Telegram tāpat. Šie rīki darbojas kā virtuāls tunelis, kas maskē lietotāju savienojumu, radot iespaidu, ka viņš pārlūko internetu no citas valsts. Un tieši tad viss pilnībā izgāja no kontroles. Pēc paša Telegram dibinātāja Pāvela Durova teiktā, šo rīku bloķēšanu vienlaikus izslēdz arī valsts elektroniskās maksājuma sistēmas. Uz kādu laiku skaidra nauda esot kļuvusi par vienīgo maksāšanas veidu lielā daļā Krievijas. Valsts, kas ir veikusi dažus no visizsmalcinātākajiem digitālajiem uzbrukumiem vēsturē, pati nogāza savu finanšu sistēmu, cenšoties likt cilvēkiem izmantot ziņojumu apmaiņas lietotni. Padomājiet par to uz mirkli. Tajā dienā lielākais šķērslis Krievijas karam nebija Ukrainas drons, nebija rietumu sankcijas, nebija karavīru trūkums, tā bija ziņojuma apmaiņas lietotne. Tagad apstājieties un padomājiet par vienu lietu. Pavadīt vairāk nekā 3 gadus izmantojot ieroci pret ienaidnieku, un šis ienaidnieks ne tikai iemācītos no tā aizsargāties, bet arī atrastu veidu, kā pārvērst šo aizsardzību miljardu vērtā biznesā. Ko tas liecinātu par jūsu stratēģiju? Paturiet šo atbildi. Jo šī kara dziļākā ironija vēl tikai bija priekšā. Vairāk nekā 3 gadus Krievija gandrīz katru nakti ir šāvusi uz Ukrainu Irānā ražotus dronus, kas pazīstami kā Shahed. Simtiem vienlaikus. Dažreiz vairāk nekā 1000 vienā uzbrukumā. Mērķis bija vienkāršs – iznīcināt Ukrainas infrastruktūru un nogurdināt civiliedzīvotājus. Taču blakus efekts bija kaut kas, ko Maskava nekad nebija aprēķinājusi. Ukrainai nebija izvēles, kā vien iemācīties notriekt šos dronus. Un viņi to iemācījās, izstrādājot pārtvērēju dronus. Tas ir droni, kas īpaši izstrādāti, lai iznīcinātu citus dronus gaisā, spējīgi notriekt Shahed aptuveni par $2000. Salīdzinājumam, katra amerikāņu pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot raķete maksā gandrīz $4 miljonus par vienu šāvienu. Tagad Irāna uzbruk saviem kaimiņiem Persijas līcī ar tiem pašiem Shahed droniem. Saūdarābija, Apvienotie Arābu Emirāti, Katara – visi izšauj ārkārtīgi dārgas raķetes, lai notriektu lētus dronus. Un te kaut kas neiet kopā. Tātad pie kā viņi vērsās pēc palīdzības? Pie Ukrainas. Zelenskis parakstīja 10 gadu aizsardzības līgums ar Saūdarābiju, Kataru un Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Vairāk nekā 200 Ukrainas speciālistu un Ukraiņu dronu karotāji jau darbojas šajās valstīs. Saudi Aramco, Saūdarābijas naftas gigants un viena no lielākajām kompānijām pasaulē, ir pievienojusies rindai, lai iegādātos Ukrainas sistēmas. Ierocis, ko Krievija izmantoja, lai terorizētu Ukrainas civiliedzīvotājus, negribot radīja veselu industriju. $1 miljardu eksportu nozara valstī, kur tā mēģināja iznīcināt. Un kamēr tas viss notika ārpus kaujas lauka, situācija frontē arī mainījās tādā veidā, kādu Putins acīm redzot nebija gaidījis.
Ukrainas vidējas darbības droni tagad spēj sasniegt 3 reizes tālāk nekā Amerikāņu HIMARS raķetes, viena no galvenajām iekārtām, ko rietumi piegādāja Ukrainai. Šie droni iznīcina munīcijas noliktavas, komandcentrus un pretgaisa aizsardzības sistēmas Krievijas okupētajā teritorijā. Tiklīdz šīs aizsardzības sistēmas tiek iznīcinātas, kļūst iespējami arvien vairāk uzbrukumu. Tiek pārauts vēl vairāk apgādes līnijas. Ukrainas valdība lēš, ka Krievija ir zaudējusi līdz pat 45% no savas raķešu ražošanas jaudas tieši uzbrukumu dēļ rūpnīcām pašā valstī. Šo skaitli apstrīd neatkarīgi analītiķi, taču tas atspoguļo reālu un dokumentētu industriālās iznīcināšanas kampaņu. Starp mērķiem ir viena no lielākajām elektronisko komponentu rūpnīcām bruņojumam Brjanskas pilsētā. Un rūpnīca, kas Samaras reģionā gadā ražoja 30,000 tonu militāro sprākstvielu. Uz zemes Ukrainas spēku virzība dienvidos apbrīvoja vairāk nekā 400 kvadrātkilometrus teritorijas Un pārtrauc apgādes ceļus, kurus Krievija bija izveidojusi, lai uzturētu virzību austrumos. Krievijas atbilde bija nosūtīt specializētas vienības, lai ierobežotu situāciju. Tas nestrādāja. Un katra vienība, kas tika nosūtīta uz dienvidiem, ir vienība, kas vairs nevirzās uz priekšu Doņetskā. Katrs iznīcinātais noliktava ir uzbrukums, kas nekad nenotiek. Katrs degošs naftas osta Baltijā ir maksājums, kas nekad nenonāk Krievijas valdībā. Tie nav atsevišķi gadījumi. Tā ir vesela sistēma. Un tā darbojas, bet ir kaut kas, kas skaidri parāda, kur tieši šobrīd atrodas Putins. Kad stratēģija nedarbojas, parasti to maina. Kad stāstījums neizdodas, lielākā daļa cilvēku to pārdomā. Puķins izvēlējās to atkārtot skaļāk. Un kad jūs apstājaties un novērojat, ko Kremlis ir darījis pēdējās nedēļās, jūs sākat saskatīt kaut ko, kas pārsniedz stratēģiju. Sāk parādīties panika. Panika nav tad, kad valdība zaudē kauju. Panika ir tad, kad valdība sāk pieņemt lēmumus, kas ir pretrunā ar pašu izveidoto naratīvu. Skatieties uz pazīmēm. Marta beigās Krievija pieprasīja, lai Ukraina 2 mēnešu laikā atkāptos no visa Donbasa. 2 mēneši. Par reģionu, kur Krievija cenšas ieņemt jau gadiem ilgi un kurā tā virzās arvien lēnāk. Nākamajā dienā Kremļa pārstāvis stājās kameru priekšā un teica, ka Zelenskis šo lēmumu bija jāpieņem jau vakar. Nevis pēc 2 mēnešiem. Vakar. Tā nav pārliecība, tas ir izmisums, kas pārģērbies par ultimātu. Tikmēr Krievijas sociālajos tīklos militārie blogeri, tās pašas balsis, kas gadiem ilgi svinēja katru ieņemto metru, sāka vērsties pret pašu valdību Telegram bloķēšanas dēļ. Ne jau kara dēļ, bet gan lietotnes dēļ. Informācijas kontrolas līmenis, ko Kremlis cenšas ieviest, ir sasniedzis tādu pakāpi, ka tas sanikno pat tos, kuri publiski atbalsta karu. Un frontē Ukrainas ziņojumi dokumentē kaut ko vēl atklājošāku. Krievijas karavīri, kurus kaujas zonās ielēns dronu bari, izvēlas atņemt sev dzīvību, nevis doties uz priekšu. Ukrainas valdība apgalvo, ka šāda veida gadījumi ir kļuvuši par ikdienu. Tā ir cilvēciskākā un vienlaikus nežēlīgākā puse tam, kas notiek ar Krievijas spēku morālu uz vietas. Padomājiet par to. Pārliecināta armija tā nerīkojas. Pārliecināta valdība neizvirza neiespējams prasības ar termiņu jau uz vakardienu. Ukraina pateica nē, un iemesls ir vienkāršs. Krievija jau gadiem mēģina ieņemt Donbasu. Tā virzās uz priekšu arvien lēnāk un aprēķini nesakrīt. Krievijā mobilizācijas pavēles turpina pienākt. Žezaņas apgabala gubernators parakstīja rīkojumu, kas prasa privātiem uzņēmumiem norādīt darbiniekus militāriem dienestam, nevis brīvprātīgos. Tie ir vīrieši, kas tiek norīkoti piespiedu kārtā. Uzņēmumiem ar līdz 300 darbinieku jānorīko 2. Lielākajiem uzņēmumiem līdz 5. Pazīmes, ka rekrutēšana kļūst arvien grūtāk, vairojas, un Krievijas valdība to zina. Putins ir noteicis savus termiņus. Aprīlis, decembris. Viņš teica, ka Ukraina nevarēs pretoties. Neviens negaidīja, ka lielākais šķēslis Krievijas uzvarai būs pati Krievija.
Un šis modelis nav nekas jauns vēsturē. Tā lielvalstis sabrūk. Nevis tad, kad tās tiek uzvarētas no ārpuses, bet kad tās sāk pašiznīcināties no iekšpuses, cenšoties noturēties. Tas, ko jūs skatāties, nav tikai karš. Tas ir šis process, kas notiek reāla laikā. Tagad es vēlos zināt jūsu viedokli. Kuru no šiem jūs uzskatāt par lielāko Krievijas kļūdu līdz šim? Atstājiet savu viedokli komentāros. Ja šis video jums palīdzēja labāk saprast, kas notiek, atdalieties ar to ar kādu, kurš arī seko šim karam. Un ja jūs vēl neesat abonējis kanālu, šis ir labs brīdis to izdarīt un būt lietas kursā par to, kas notiek pasaulē. Tiekamies nākamajā video.